Re, kur ir Benijs? Benij, vai tu esi gatavs braukt peldēt ledēnā ūdenī? Es pieļauju, ka jā. Es nofilmēšu šodien video. Sāku šeit. Šodien būs īpaši sportiskā svētdiena. Rīts mums sākās ar cik ar 5 km pasteigt bišķīt pa mežu. Suņiem lielie prieki. Mums pašiem lielie prieki. Ūdentiņš līdzi. Un tālāk dodamies mājās. Un braucam uz ģipiņu. Braucam uz ģipiņu un nodarboties ar augsto peldēšanu. Es šogad sasolīju pats sev, ka es līdz 1. novembrim peldēšu. 100 dienas pēc kārtas aptuveni mēs arī peldējām. Mēs pēdējo reizi peldējām 22. septembrī. Pa nakti bija mīnus grādi. Un nav pārāk. Es domāju, ūdens nav pārāk silts. Es nezinu, cik tagad ārā ir grādi, kaut kādi varbūt tās 10, varbūt tās 13. Ūdens, domāju, tāds pats. Tad jau redzēs. Jā, mazā Venecija ar padomu laikos izbūvēt melioratīcijas sistēmu. Arī tā tas strādā. Tātad, ko mums vajag, lai nodarbotos ar tādu augsto peldēšanu? Vajag čības, ugi, mums vajag džemperīti siltu, mašīnas atslēgas, šodien brauksim ar BMW. Mums vajag GoPro, lai varētu iemūžināt no pieres, kā tas tiek darīts. Mums vajag peldēšanas šorts. Mums vajag šitā te hūdī, kur uzdot virsū. Un vajag pāris dvielīšus. Nu, tas arī viss. Nu, ne. Bedrītes gan tādas neslikts īstenībā. Augsto peldi jau var sākt ar bedrēm. Jā. Augsts kājas paliek pa bedrēm braucot. Tā tas ir pa šitādām bedrēm. Jā, pēc tam augstas sviedi. Sākumā augstas kājas, ka pa bedrēm brauc, tad augstas sviedi, ka servisā iebrauc iekšā. Un visam pa virsmu vēl pneimonija no augstās peldes. Pasākums tika publicēts Facebookā. Jā, bet riktīgi ir tauta nopietni. Mēs to darām pirmo reizi, nu skatīsimies, kā būs. Riktīgi. Bet var braukt iekšā. Nu vismaz rakstīts, ka viss ir bez maksas, tā tad es uzskatu, ka pasākums ir bez maksas un mēs drīkstam piedalīties. Nu, reku blakus arī tam tiguānam. Nu, ne, tāds jās, tāds ārā. Es tagad arī izslēgšu, pagaidu paņēmu. Dod man visu smago. Tur nav nekāda. Mašīnu atstājam un ejam. Nu, tu esi gatavs? Nē. Kā ne? Tev bija jāsaka gatavāks par visiem. Nē, esmu gatavs. Oktobrs vīrs ir sajūtas prātā, viņš iet pirmo reizi mūžā augstā ūdenī peldīt, tas viņam nav augsts. Es arī! Bet izrādās daudz trako. Mārupē daudz trako.
ūdeni. Te galvenais triks ir nedomāt. Nu, dalies ar sajūtām, kā ir. Ko? Šausmīgi ātrs spēks zūd. Jā. Bet citādi. Ir labi, ja? Baigi labi. Nu, lieliski. Šoks ir. Pirmās pāris sekundes ir baigi svarīgi elpošanu nokontrolēt. Ej, ģērbies. Neļauties tam. Stāvēt plikam, lūdzu. Ej, tiešais tevis. Bet man vajag vielīt. Ja man nebūtu slimi, es to arī izdarītu. Es neriskēšu uz savu Galvenais ir dabūt zem kontrols elpošanu, tad aiziet. Jo ādi ir atmirst, nejūtu augstu. Nu, jā? Atbilstošā dziesma. Tā, kad tu gāji peldēt, tad šitai vajadzēja skanēt. Nē, tad bija paliek siltāks. Plats ir man patīk būt ziemā. Ir labs. Ir labs. Nē. Ir labinieks. Ir izpildīts, vai ne? Galvenais ir nedomāt. No visiem padomiem vislabākais ir vienkārši nedomāt. Labais. Sezam atveries. Sezam atveries. Nu, Sezam. Lūdzu, Sezam, turies, vairies vaļā. Urā! Neviena nav. Nu, kā tu novērtētu šo pasākumu no malas? 10 no 10. Žēl, ka nevar pati piedalīties. Nu ko? Papeldēts ir labumiņš. Rītīgākais labumiņš. Paldies operatoram. Paldies, liels paldies operatoram. Centos iepūžināt. Paldies arī galvenajam varonim, man, kurš līd iekšā tai ūdenī. Es domāju, ka rītā vēlreiz atbrauks, ja būs normāls laiciņš. Tagad te to 17 grādu soli, tad čist ir jābrauc peldēt. Nav ko. Un tāpēc tas, ka tu ieliecies iekšā, tad tev ir atkal aiziet pa visu ķermeni, tad paliek kaut kā baigi viegli. Adrenalīnu baigāko iesit īstenībā neslēpšu. Labi sajūta. Bet mašīna rīktīgi daudz sastājies te ir. Nopietni mums Mārupē dzīvo cilvēki. Hardcore cilvēki. Es nezinu, man liekas, lielākā daļa arī peldē. Te nav īsti tāda kaut kāda, kas te tāpat vienkārši brauca. Protams, redzams, ka ģimenes bija, kas atbraukušas līdz tāpat kā es atbalstam. Bet, daudzi jau līd iekšā arī ģimenēs ar bērniem līd, bērni arī kāpa iekšā. Cilvēki maleči, dodamies mājās. Vienkārši jādodās mājās, jā. Tā kā un silti tējiņi jāiedzer. Bet pēc izjūtām nekas traks. Es varēju mierīgi papeldēt pat jā, tu izskatījās, no malas, es teikšu godīgi, no malas izskatījās, ka jums tur visiem ļoti labi bija.